Uzklausot šodien Anda Krūmiņa stāstu par pieredzi militārajā dienestā, par viņa darbu orķestrī, par to, ko viņš ir piedzīvojis, ko viņš ir redzējis, kā tas ir noticis. Cik man zināms, tad mobbings lielākoties mēdz būt pasīvā vardarbība, kuru izpauž dažādos veidos, lai cilvēkam liktu saprast viņa neērtību vai nepiederību konkrētai vietai vai videi, ko noteikti ir jāņem cilvēkiem vērā un vajadzētu arī iemācīties atpazīt, jo, lai arī cik dīvaini nebūtu, šī pasīvā vardarbība ir un paliek, un viņa eksistē ļoti daudz darba vietās. Ne tikai militārajā dienestā, bet arī policijas aprindās, bāriņtiesās, skolās, starp skolu darbiniekiem un tam līdzīgi. Principā, ja mēs paskatāmies, tad ļoti daudz sistēmā strādājošie cilvēki strādā tikai vienu iemeslu dēļ, lai nodrošinātu savus ģimenes, bet ar to vienlaikus upurējot praktiski savu ne tikai emocionālo un psiholoģisko veselību, bet arī fizisko veselību, kas principā no šīs emocionālās sagrauj arī ķermeni un nereti arī sagrauj arī veselu dzīvi. Un kas ir jāsaprot noteikti no tā visa ir katram cilvēkam, kad, ja mums ir slikti, tad mums nevajadzētu ļaut darīt sev pāri, un mums būtu jādara tāpatās, kā to darījis Andis, ir gājis un cīnījies, un saprats, ka nevar izcīnīt šo cīņu, un gājis savu darbu darīt, un tagad viņš ir kļuvis par masieru, un es zinu to, ka viņš ir labs masieris. Un, protams, ir jādomā kaut kādi citādāk veidi, tāpēc, mīļie draugi, ja jums sanāk dzīvē nonākt šādās situācijās, varbūt vajag ātrāk sākt domāt par to, kā meklēt savu papildus dzīves nodrošinājumu, lai jums nav jācieš dažādas psiholoģiskas vai emocionālas apspiestības vai pasīvas agresijas un pasīvas vardarbības šādā veidā, lai jūs principā saudzētu paši sevi un saudzētu savus līdzcilvēkus, jo arī kā Andis teica, jo tu jau negribot atnest to darbu uz mājām un tu viņu pārdzīvo, un tas tomēr kaut kādā ziņā projicējās uz teviem līdzcilvēkiem, kas arī ietekmē viņus un visu tavu ģimenes dzīvi. Tā kā, mīļie draugi, noteikti ņemiet šo vērā un padomājiet par to, vai mums vajag ļaut tā kā sev ļaut darīt pāri, un arī, jo mēs mazāk ļaujam darīt sev pāri, jo mazāk mēs darīsim paši sev pāri ar to, ka mēs iekšā turēsim varbūt šo aizvainojumu un atkārtot viņu malsim sevi iekšā. Tā kā labāk arī nedarīt sev pāri un neļaut darīt sev pāri, līdz ar ko, lai mēs varētu mierīgāk dzīvot. Kāds vadiņš atildēja. Tā kā saudzējiet sevi, mīļie draugi.